Te Zigurds alkoholiķis, alkohola viltīgums ir šausmīga lieta. Man 25 gadu dzeršanas laikā bija tikai dažas reizes, kad es iedzēru no rītiem. Mana piedzeršanās ilga tikai vienu nakti. Vienu vai divas reizes dzeršanas sākumā es turpināju dzert arī otrajā dienā, cik tālu var atcerēties. Tikai vienu reizi turpināju to arī trešajā dienā. Es nekad nepiedzeros darbā, nekavēju nevienu darba dienu. Ļoti reti paģiru dēļ bija pilnībā nespējīgs un izdevums par grātīgo nepārsniedz man pieklājīgo budžetu. Es turpināju virzīties priekš sevis izvēlētajā laukā. Kā gan šādi cilvēki varēja nosaukt par alkoholu? Lai kāda bija man nelaimes sakne, man likās, ka tas nekādā gadījumā nav alkohols. Protams, es dzēru. Visi to darīja vidē, kur es uzskatīju par civilizācijas virsotni. Manai sievai patika dzert, un laulības laimes vārdā mēs dzērām bieži. Mani darījuma partneri, tāpat kā asprāši un literatūras guru, kurus es tā abrīnoju, arī dzēra. Vakara kokteļi bija tikpat pašsaprotami kā rīta kafija, un man liekas, ka mans ikdienas patēriņš bija apmēram puslitrs. Pat manā sākotnēji retajās uzdzīves naktīs es nedzeru vairāk par litru stiprā dzērienu. Cik gan viegli pašā sākumā bija aizmirst, ka tāda pārdzeršanās vispār notika. Pēc viena vai divām pavadītām dienām zemojoties nožālā, es izdomāju tam attaisnojumu. Mani nervi bija nospriegoti un bija uz sabrukuma robežas, vai arī mana miesa bija izžuvusi un dzeramais iesita pa taisno pa galvu, vai arī es aizrunājos un aizmirsu, cik biju izdzēris un izdzēru par daudz. Vienmēr es izdomāju jaunu formulu, kā izvairīties no nākotnes nepatikšanām. Dzērieni jādzer ar lielākiem pārtraukumiem un pa vidam jādzer daudz ūdens, vai arī kuņģa sieniņas jānoklāj ar olīveļu vai arī dzēr jebko, tikai ne tos nolādētos martīnī kokteļus. Paiet vairākas nedēļas bez pamatīga nepatikšanām, un es pārliecinātos, ka beidzot esmu atradzis īsto formulu. Kā pārdzeršanās epizode bija tikai viena no nepareizām formulām. Pēc kāda mēneša nelikās ticam, ka tas jebkad varētu atkārtoties. Starposms starp piedzeršanās epizodēm bija 8 mēneši. Mana pieaugušā iekšējā nelaimes sajūta pastiprinājās, un es zināju, ka man nāksies kaut ko tā labā darīt. Kāds draugs bija atradis risinājumu psihoanalīzē. Pēc kāda īpaša neglīta dzērstiņa mana sieva ierosināja to pamēģināt, un es piekrītu. Tā kā es biju izglītots bērns, kas audzis zinātnes laikmetā, es pilnībā uzticējos prāta zinātnē. Tā vienlaicīgi man veiksmīgi izārstētu būtu kā piedzīvojums, cik aizraujoši apgūt iekšējās mistērijas, kas pārvalda cilvēku uzvedību, cik brīnišķīgi uzzināt visbeidzot pašam par sevi. Īsāk sakot, es savos psihiatrijas piedzīvojumus pavadīju 7 gadus un $10,000, un tā rezultātā bija vēl sliktākā stāvoklī nekā sākumā. Neapšaubām es iemācījos dažādas fascinējošas lietas, un daudz no tām vēlāk dzīvē izrādījās noderīgas. Es uzzināju, cik graujošu efektu atstāja bērna lutināšana un celšana debesīs, lai pēc tam mežonīgi sistu, ka tas bija noticis ar mani. Kā tas bija noticis man? Ap to laiku man kļuva aizvien sliktāk. Kad attiecībā uz manām iekšējām ciešanām, gan manu dzeršanu.